Kontinentālās hokeja līgas spēlē Latvijas klubs Rīgas Dinamo pēcspēļu metienu sērijā savā laukumā ar rezultātu 1-2 piekāpās Krievijas vienībai Magnitogorskas Metalurgi. Spēle 48. minūtē spēlējot mazākumā rezultātu atklāja Aleksandrs Nižavijs, bet 2,5 minūtes vēlāk Jaroslavs Kudrina panāca 1-1. Spēle iesākās ātrā tempā un abas komandas veica vairākus bīstamus momentus, bet reālākais no tiem bija 9. minūtē Gintam Mējiem, kurš aizdīja savu debijas spēli KHL. Šādā pat ātrā spēlē ar apusējiem bīstamiem momentiem turpinājās visu atlikušo spēli un joprojām lieliski turpināja darboties abu komandu vārdsargi. Pēc spēles metienos sākotnēji Nižavijs trāpīja pa vārtu pārlikni, Staņislavs Čistovs Prušek pārspēja, bet Mārtiņš Cipuls trāpīja pa stabiņu. Aleksejs Kaigarodovs raidīja ripu garām, bet Lauris Dārziņš bija precīzi un pēc 3 sērijām rezultāts bija 1-1. 4. sērijā Čistovs vēlreiz bija precīzi, bet Hossa raidīja ripu virsū vārdsargam un Metalurgi izcīnīja uzvaru. Nākamo spēli Dinamo aizdīs sestdien, kad savā laukumā tiksies ar Ufas Salavat Julāja vienību, kas KHL tabulā ieņem 5. vietu.